Noslēpumainā X ģimene vai ko slēpj Sibīrijas taiga? 1935. gadā nomaļajā Sibīrijas ciematā Malie Kļuči parādījās dīvaina X ģimene. Viņi sev dēvēja par sargātājiem un uzvedās ļoti neparasti. Neēda, nedzēra, nesela pat bargā salā. Ciemata iedzīvotāji pamanīja, ka ģimene gandrīz nerunāja, bet viņu bērni stūdām skatījās uz mežu. Naktīs no mājas atskanēja briesmīgs rūkuņi un pagalmā parādījās no akmeņiem izveidotas spirāles. Drīz taiga sāk prasīt upurus. Vispirms pazuda mežsargs, kura ķermenis tika atrasts sakropļots un no krūtīm bija akurāti izņemti visi orgāni. Pēc tam pazuda students etnogrāfs, kurš mēģināja atminēt ģimenes noslēpumu. Viņa ķermenis tika atrasts mežā ar spirālveida zīmi, kas izgriezt uz krūtīm. Pagraba noslēpumu un asiņainie rituāli. 1937. gadā izmeklēšanu uzsāka NKVD, pārbaudot X ģimenes māju. Drošības dienas darbinieki atklāja īstu kapenes. Pagrabā atradās altārs no cilvēku kauliem, sienas bija pārklātas ar nesaprotamiem simboliem, bet mucās glabājās konservēti cilvēku orgāni. Ģimenes galva Pāvels izrādīja necilvēcīgu pretestību un ar kailām rokām nogalināja 2 NKVD darbiniekus. Nopratināšanā viņš stāstīja, ka viņa ģimene ir pēdējie senā kulta priesteri. Viņi pielūdz vecos dievus un upurēja cilvēkus, lai atgrieztu garu zemē. Pāvels apgalvoja, ka viņi gaidīja padomju varas nākšanu, lai atsāktu savus asiņainos rituālus represiju atmosfērā. Paredzējums un noslēpuma atbalsts. Pirms nošaušanas Pāvels X izteica biedējošu pareģojumu. Viņš un viņa radinieki nav pēdējie. 6 sargātāji paspēja aizbēgt taigā un gaida savu stundu. Kopš tā laika X ģimene kļuva par leģendu. Turpmākajos gadu desmitos dažādās Sibīrijas daļās tika atrastas līdzīgas rituālas zīmes un sastapti cilvēki, kas līdzinājās X ģimenei. 1941. gadā partizāni ziņoja par dīvainu ģimeni Brjanskas mežos. 1956. gadā ģeologi atrada alu ar tādiem pašiem simboliem Jakutijā. 2014. gadā mednieks Irkutskas apgabalā sastapa neparasti izkāmējuši cilvēkus ar degošām acīm. Šī noslēpums tā arī palika neatminēts. Mistikas cienītāji uzskata, ka taiga pati glabā savus noslēpumus, un nav iespējams atminēt to, kas atrodas ārpus cilvēka saprašanas robežām. X ģimene ir tikai daļa no mistiskā spēka, kas dzīvo bezgalīgajos Sibīrijas mežos.